Sveiki, skatītāji! Man ir bijuši pēdējā laikā diezgan daudz ieteikumi noklausīties šo dziesmu, kura, protams, ka nevienam citam ir iznākusi kā Denisam. Es nezinu, kas ar viņu ir, bet viņš laikam pēdējā laikā paliek ļoti populārs, un viņam ir iznākusi dziesma Pasēdēt. Viņai šobrīd ir 69,000 skatījumu, bet šī dziesma ir diezgan augstās tendences šobrīd. Es viņu esmu dzirdējis jau Snapchatā, un man saka, lai es reaģēju uz šo mūziku, jo cilvēki grib dzirdēt, ko es domāju par šo muzonu. Ko lai baigi intro neiziet laiks, karoči. Skatīsimies un domāsim. Pasēdēt. Denis Silraka, Sudraba sirds. Kur te bez Sudraba sirds 2025. gadā? Nē. Kur bez zālīt? Kur bez tā? Piebremzē, lūdzu. Piebremzē, vecīt. Piebremzē, chill. Come on, Denis, saņemies. Lai sasniegtu mērķus, neaizsēdies vienā pieturā. Skaties, ar ko kusties un ar ko tu lietas sāc. Sētu viens satīrīs, bet otrs gribēs piečurāt. Uzmanīgi pievēr acis, attapties var cietumā. Gala mērķis sen jau zināms, es sēžu pieturā. Mans brālis ir mans alter ego, to lieku iekavās. Novērtēju katru viedokli, pie kura pieturās. Tikmēr es cenos pēc sapņiem un tas nav iestudēts. Vai tu šodien bečuk negrib atnā pasēdē? Dzeram tā kā aknas ejiet vienā pastētē. Tev no Lambo, bet tu zini, kā ir patērē. Vari izšaut, bet tā dzīves slikma sēt tev. Riska ņēmējs, lielais repers rakstīs pasēt tev. Blatošana narkotika saki, kas ir vēl. Veselē un patiesība saprast, kurš ir mels. Tu esi nepareiz, tas ir tavs Ahilēja cels. Šī dzīve liekas pārāk atšķirīga, kam jāiet bija bojā, tas vēl ļoti ilgi pastāv. Dari visu dzīves skolā uz 100, bet tā par basto. Nevar aizmirst arī to, ka ja tev smērē, tad tu saproti, kurš var pārmest mums, ka ņemam visu to, ko dzīve piedāvā. Es esmu brīvs kā putns galvā, viņš puš kā Liepājā, bet nav tik trakt, bija pāris dienas arī ielāpā. Līdz atkal saņem ziņu, kur ir rakstīts tā. Piebremzēt arī varēja. Riska ņēmējs, lielais repers rakstīts pasēt tev. Blatošana narkotika saki, kas ir vēl. Tā arī man ļoti patīk. Tāpēc, ka tā ir ritīgi patiesība par referentu. Nemierīga sirds un nemierīgs ir prāts. Esmu gatavs kaut ko beigt un biju gatavs kaut ko sākt. Daudzi cilvēki ir fake, tāpēc mums bļa visiem sāp. Dažreiz vajag paklusēt un mācēt norīt sāpes. Tas ir vīrs un vārds. Atceries, kā garšo mākoņu un smaržo visums. Piena ceļi tumšās istabās, mēs visi esam ievainoti. Tā man vismaz izskatās. Es ceru kādu dienu atradīsim vietu visumā. Tikmēr pilna bāka un pisam, kur mūsu atsrāk. Prožektoru gaismas var iztikt bez šī tā balagā. Meditēja kās tik liels kā ietīts palagā. Varbūt tas ir veids, kā mēs saucam palīgā. Vai tu šodien bečuk negrib atnā pasēdē? Dzeram tā kā aknas ejiet vienā pastētē. Tev no Lambo, bet tu zini, kā ir patērē. Vari izšaut, bet tā dzīves slikma sēt tev. Riska ņēmējs, lielais repers rakstīts pasēt tev. Blatošana narkotika saki, kas ir vēl. Veselē un patiesība saprast, kurš ir mels. Tu esi nepareiz, tas ir tavs Ahilēja cels. Ja tā godīgi, no visiem muzoniem, ko es esmu dzirdējis viņiem, Denisam šis ir the best. Lidojam tik augstu, man pat neliekas tik labs. Zini, tā kā lidojam tik augstu, tas vibes bija tā kā daļai tā kā purvājs, bet šitie tas purvājs ir dziļāk, bet viņš ar tādu pazemīgāku sajūtu ir. Saprotiet, ko es domāju? Ja lidojam tik augstu bija viss pa lielam par mākoņiem, teikšu tā, tad šeit tā kā viņi to nožēlo. Visironiskākais ir tas, ka viņi saka šito te rindu. Tev no Lambo, bet tu zini, kā ir patērē. Vari izšaut, bet tā dzīves šito slikma sēt tev. Riska ņēmējs, lielais repers rakstīts pasēt tev. Blatošana narkotika saki, kas ir vēl. Jo tā ir reāli ironija. Tā ir ironija. Visā pasaulē, visi reperi. Nosauciet, cik viegli jums ir nosaukt reperi, kurš nelieto narkotikas? Tā kā mums latviešiem tas ir beigā centrs, jā. Vienīgais, kas man nāk prātā. Es nezinu, kā viņiem, varbūt viņiem neliekas zāle kā narkotika, bet es domāju, tā ir vēl lielāka ironija, ka viņi paši šajā video to dara. Tā kā ne tikai
patiesi tas, ka tā ironija ir pasaulē, kad reperi dara tādas lietas, jā. Kaut arī saka citiem, lai tā nedara. Ķipa baigi labie cilvēki ir, bet patiesībā reālākie. Kā teikt, bet viņi paši arī tādi ir ironiski, tā ir nereāla ironija. Tā kā šī ir motivējoša dziesma, bet man galvā vienmēr ir tā doma, ka, viņi paši to dara. Viņi paši dara nepareizas lietas un klausoties viņas dziedam dziesmu par apmēram tieši to, ir tā, es ceru, jūs uzķērāt domu tai dziesmai, ja kas, es sapratu. Tie, kur nesaprāt domu, tā dziesma ir par tādu tā kā iekšējo cīņu starp tādiem tā kā dzīves mērķiem un tādiem, kā teikt, viegliem kārdinājumiem un tādu realismu sajūtu pasaulē, jo, mēs zinām, kā ir pasaule, te ir blafotāji vienkārši. Tā kā ir cilvēki, tā kā reperi, kuri tais mūzikas un saka cilvēkiem, lai nedara tādas lietas, es tāds un tāds, un viss tas ir pareizi, bet paši viņi tādi nav. Un visironiskākais ir tas, ka viņi pat dziedātāji šitai mūzikai ir tādi. Un tas ir vienkārši tāds skarbs fakts par šodienas mūsdienu reperu pasauli. Ja pats neesi labāks, tad nav ko izrādīties. Jā, un par to ir par lielam dziesmu. Un tā kā likās no sākuma tā dziesma būtu pa kaut kādiem chill laikiem, jā. Bet ieklausies tos pārējos vārdus un tu saproti pilnībā, pa ko tā dziesma ir. Un, jā. Tā kā pasēdēt gan drīz vai ir kā segvārds tai dziesma. Ļoti, ļoti interesanti tāds. Jā. Un ko? Un tā ir mana reakcija uz Denis pasēdēt, kurai šobrīd ir 69,000 skatījumu. Viņi iznāca pirms 6 dienām tā mūzika reāli. Es jau vakar gribēju reaģēt video, bet kad es ieslēdzu savēju OBS studio, man te nočakarējās un nekas negāja. Bet tas arī šodienai viss. Jā. Paldies, ka skatījāties. Tā ir mana reakcija uz Sudraba sirds, Denis un Silrak dziesmas pasēdēt. Un jā, tiekamies nākošais. Atā.